Esiet sveicināti raidījumā 3/4. Līdz šim esam paviesojušies visos Latvijas reģionos – Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un Latgalē. Šoreiz uzzināsim, kas jauns galvaspilsētā Rīgā. Raidījuma sākumā par kādu jaunu tehnoloģiju, kas ļauj sadzirdēt vārdus tiem, kas ir nedzirdīgi jau kopš dzimšanas. Neliela delegācija cilvēku ar dzirdes traucējumiem devās uz Rīgas speciālo internātu pamatskolu bērniem ar dzirdes traucējumiem, lai uzzinātu, kas ir FM sistēmas. Šī ir viena no retajām vietām Latvijā, kur cilvēki zina, kas ir FM sistēmas un kā tās izmantot mācību procesā. Sistēma sastāv no divām daļām – raidītāji un uztvērēji. Raidītāji atliek uzkārt kaklā runātājam, savukārt tiem, kas vēlas dzirdēt runāto tekstu, jāsvieto uztvērējs ar jau esošo dzirdes aparātu. Vaidzirdīgie cilvēki, kas izmēģinājuši dažādas metodas, šo sistēmu atzina par noderīgu un vajadzīgu. Paceliet rokas, kas dzird. Protams, viena lieta ir dzirdēt, otra lieta ir saprast un uztvert dzirdēto. Un tāpēc tas ir jauns priekšstats mūsu bērniem – analizēt, uztvert runu, saprast runu. Un tā ir otra puse atkal tālākajam darbam. Vienas ierīces cena ir aptuveni 180 latu. Cena šķiet saprātīga, salīdzinoši ar citām audio ierīcēm. Piemēram, laba dzirdes aparāta cena ir sākot no 150 latiem. Savukārt šis mikrofons un uztvērējs, ar ko strādā raidījums 3/4, maksā aptuveni 450 latus. Profesionālai audio tehnikai cenas var būt šķietami augstas, taču sistēmai nepieciešams būt izturīgai, kvalitatīvai un kalpot iespējami ilgi. FM sistēmas mēs izmantojam gan stundās, pamatā gan latviešu valodas stundās, gan individuālajā darbā, un muzikālajā ritmikā sākam mēģināt, un vēlāk arī pamēģināsim audzināšanas darbā pēcpusdienā. Cilvēki šo sistēmu atzīst par nepieciešamu. Tā dod iespēju dzirdēt vārdus arī cilvēkiem, kas ir dzimuši nedzirdīgi. Lai vai kā, FM sistēmas Rīgas speciāla internāta pamatskolai palīdzēja iegādāties Latvijas mobīlais telefons, nevis pašvaldība vai valsts. Šoreiz rubrikā padoms par sabiedrisko transportu. Veicām nelielu eksperimentu par to, vai un kā cilvēki ar invaliditāti spēj pārvietoties maršruta taksometros. Janvāra sākumā publiskajā telpā parādījās informācija, ka Rīgas maršruta taksometros netiek uzņemti cilvēki, kuri uzrāda invaliditātes apliecības. Devāmies skaidrot, kāda ir problēmas cēloņi un kas varētu būt veiksmīgākie risinājumi. Uz doto brīdi, teiksim, minibus nesaņem valsts dotāciju par invalīdu pārvadāšanu. Ja? Un, kaut gan viņiem ir jāizpild šīs likuma normas, kas ir saistoši visiem pārvadātājiem, ja? Un ir jāpārvadā šie pasažieri pa velti, ja? Tad, ko nosaka ministru kabineta noteikumi. Tātad ministru kabineta noteikumi nosaka, ka mikroautobusiem jāpārvadā cilvēki ar invaliditāti bez maksas. Valsts uzņēmējiem par to nemaksā. Tādēļ mikroautobusu vadītāji nereti pārkāpja likumu un cilvēkus neuzņem. Veicām arī eksperimentu, lai pārliecinātos, vai situācija tiešām ir tik bēdīga. Lūk, kā mums gāja. Normunds ir vājredzīgs. Viņam ir vecā parauga invaliditātes apliecība, kas joprojām ir derīga. Normunds, ekipējies ar slēpto kameru, nostājās pieturā un gaidīja sabiedrisko transportu. Labdien! Te būs. Ko te? Не годится. Почему? От руки написано. От руки написано, bet tāds jau arī dod. Tagad jaunās. Labi. 216. mikroautobusu vadītājs Normundu izsēdināja neilgi pēc uzņemšanas. Pārējos maršrutos gan Normundu uzņēma un apliecības likumiskumu neapšaubīja. Nulles biļetes, kas vadītājiem obligāti jāizsniedz, gan neviens vadītājs neizdeva, pat pēc Normundu jautājuma. Labdien! Biļetība nekāda, jā? Arī aizliegums neapstāties ārpus pieturvietas, mikroautobusu vadītāji šķiet īpaši nesatrauc. Mums bija pārbaudījums. Pārbaudījuma laikā mēs braukājām ar sabiedriskiem maršruta autobusiem apkārt par Rīgu. Un tā eksperimenta
Uzdevums bija pārbaudīt, vai ir iespējams cilvēkam ar invaliditātes karti uzrādot, vai ir iespējams braukt arī ar maršruta autobusiem, mikroautobusiem. Rezultāts ir tāds, ka 75% ir iespējams braukt, jo mēs izbraucām ar 4 mikroautobusiem. Vienā mikroautobusā man nepieņēma manu invaliditātes karti, jo redzēt, viņa esot viltota. Kāpēc? Tāpēc, ka viņā ir ieraksti ar roku, un ar roku tā nav invalīda karta, kur ar roku ir ieraksti. Un tad 75% man bija iespēja braukt, bet man tā arī nevienu reizi neiedeva 0 biļetīti, kas jādod. Ja cilvēki neuzņem konkrēts minibusu autovadītājs, tad vajadzētu informēt Rīgas domas satiksmes departamentu kontrolas dienestu vai, teiksim, Rīgas satiksmē. Un vajadzētu arī pēc iespējas mēģināt, teiksim, nofiksēt arī šo te automašīnas valsts numuru zīmi, jo, teiksim, mēs reizēm saņemam elektroniski vai arī atnāk sūdzība, ka, teiksim, tiek minēts, kā piemēra, ja tur, teiksim, kaut kāds maršruts, ja, pieņemsim 200. maršruts vai, teiksim, 233. maršruts, ja, kur netiek uzņemts šis invalīds, bet nav, teiksim, piefiksēt šis te mašīnas numurs, un tas ir diezgan problemātiski mums pēc tam, identificēt šo pārvadātāju, jo ikdienā ir ap 200 šo minibusu pilsētā. Tātad, lai bez problēmām cilvēks ar invaliditāti varētu braukt ar maršrutu taksometru, viņam vajadzētu pirmkārt nebūt ar kustību traucējumiem. Maršrutu taksometri, kas sniedz pakalpojums Rīgas iedzīvotājiem, nav pielāgoti cilvēkiem, kas, piemēram, pārvietojas ratiņkrēslos. Otrakārt, vajadzētu samainīt veco invaliditātes apliecību pret jaunu, lai izvairītos no šoferu vērīgā un aizdomīgā acu skatiena. Treškārt, piefiksēt mikroautobusu numuru zīmi un, ja iespējams, arī vadītāju vārdu un uzvārdu. Un arī, ja gadījusies kāda nepatīkama situācija, par to vajadzētu informēt Rīgas domas satiksmes vadības centru, zvanot pa bezmaksas tālruni 8 000 36 00. Ņemiet vērā iepriekšējā sižetā redzētos padomus un ļoti iespējams, ka mikroautobuss kļūs par jūsu iecienītāko transporta līdzekli. Kā jau teicu, šis ir raidījums par Rīgu, tādēļ šodien stāsts par kādu rīdznieci, kas ļoti labi pārzina galvaspilsētas vēsturi, gan arī zina tuvākas un tālākas Rīgas apkaimes. Baiba Bicēna. Mēs atrodamies Ģengaraga promenādē. Parasti šeit vienmēr pulcējās pīles, kājas. Vasarā ir arī gulbi, un cilvēkiem patīk barot putniņus. Ja cilvēks pārvietojas ratiņos, tad viņam noteikti ieteiktu pabraukāt pa Ģengaraga promenādi pie Daugavas. Tas ir asfaltāts ceļš, ļoti skaista skati. Turklāt jebkurā gada laikā, arī ziemā, tur var pārvietoties arī bezpalīga. Tomēr ieteicams ņemt viņu līdzi. Man patīk visas vietas, man nav noteiktas tādas vienas vietas. Man pašai ļoti patīk atpūsties pie Bābelītes ezera, bet es uz to nevarēju aizvest nevienu cilvēku ratiņos, jo šis ezers bija pilnīgi nepieejams, un tās joprojām ir. Tur ir jāšķērso dzelzceļu izbrauktuve, tur ir ļoti lieli smilšu lauki. Ja brauc pa ceļiņu, tad ir dubļi. Tur nevar tikt. Es ceru, ka Rīgas doma parūpēsies, lai arī citas vietas cilvēkiem ar invaliditāti būtu pieejamas, lai būtu vairāk uzrakstu, lai būtu vairāk norāžu, kas kurā vietā atrodas. Tas ir svarīgi cilvēkiem, kuri slikti dzird, kuri orientējās uz redzi. Tā ka par to ir jādomā un jādomā. Vajag vairāk uzrakstu, vajag kartes, piemēram, sabiedriskā transporta pieturās, ir maršrutu saraksti, ir kustības saraksti, bet nav kartes, nav transporta schēmas. Kādreiz bija, tagad nav. Ir reklāmas, schēmas nav. Tām vajadzētu būt. Pozitīvi, ka var iepazīties ar maršrutu sarakstiem un kartēm internetā un mobilajos telefonos. Tas ir labi. Es 2 gadus strādāju Apēronā, un mans darbs ir galvenokārt Apērona sociālo kontu uzturēšana dažādās interneta mājaslapās, Twitterī, Facebookā, mūsu pašu mājaslapā.
lai citi cilvēki zinātu, kas interesants notiek invalīdu dzīvē. Profesija man tā nav, bet es pirms tam ļoti ilgu laiku nostrādāju preses namā, kurā varēju ļoti daudz lasīt, ļoti daudz varēju uzzināt, un jau tolaik es ļoti daudz interesējos par to, kā dzīvo cilvēki ar invaliditāti. Savācu par šo tēmu ļoti daudz materiālu, un tādas pamatzināšanas man ir. Tāpēc es varēju sākt strādāt šeit, un to es darīju ar ļoti lielu prieku. Man ļoti patika rakstīt jau skolas laikā. Tā, ka es daudz lasīju, es prātu arī rakstīt. Un jau skolas laikā es sāku publicēties avīzēs. Un to es turpinu visu mūžu. Esmu sarakstījusi grāmatu, tā ir par 91. gada notikumiem. Un iespēju robežās rakstu gan presē, gan pēdējos gados arvien vairāk sociālajos tīklos. Presē ilgi jāgada, kamēr nopublicēs, vai vispār nopublicēs, vai saīsinās. Bet internetā to var izdarīt uzreiz. Un uzreiz redzēt reakciju, un uzreiz sarunāties ar tiem cilvēkiem, kuru tas ir interesējis, kuri man jautā, es viņiem atbildu. Ir atgriezeniskā saite. Man ir 4. vājdzirdības pakāpe. Tā ir diezgan smaga invaliditāte, jo es nevaru sarunāties. Es nevaru sarunāties bez dzirdes aparāta, un man ir ļoti grūti saprast, ko saka cilvēki, ļoti grūti piedalīties dažādās semināros un konferencēs. Kad mācījos skolā, es nevarēju saprast, ko saka skolotāji, bet tas jau bija tajos laikos, ka man dzirdes aparāta nebija. Tagad ir vieglāk, un tomēr aparāts nav tik labs, lai varētu saprast visu, ko vajag. Es personīgi ar visādām nepatikšanām protu tik galā, bet to nevar teikt par pārējiem. Es zinu, ka cilvēkiem ar pasliktinātu dzirdi ir diezgan grūti. Nav atbalsta, nav tā specifiskā atbalsta, kas varētu būt cilvēkiem, kuri zīmju valodā nerunā. Jo parasti mūsu atbalsta sistēma orientējās uz tiem cilvēkiem, kuri runā zīmju valodā. Tas ir uz tiem, kuri ir beiguši speciālās skolas. Bet no malas tādu cilvēku, kas ir iemācījušies zīmju valodu, ir ļoti maz. Jo viņi parasti vēlās dzīvot tur, kur viņi dzīvojuši agrāk, starp dzirdīgajiem. Es cenšos šos cilvēkus apzināt. Mēs pulcējamies grupā Tilts, kas ir Rīgas biedrībā, kas ir Latvijas nedzirdīgo savienības Rīgas biedrībā. Esmu šīs grupas vadītāja un labprāt sazināšos ar jebkuru citu cilvēku, kuriem ir kaut pat maza dzirdes defekti, vienalga 2., 3., 4. pakāpe. Varētu aicināt, lai viņi raksta man internetā. Mani var sastapt gandrīz visos Latvijas sociālajos tīklos. Bet tas ir cilvēkiem, kuriem ir internets, kas, manuprāt, ir ļoti aktuāla vajadzība šobrīd. Ja agrāk cilvēki bija spiesti iest viens pie otra, zvanīt pa telefonu, sūtīt SMS, tas arī ļoti labi, ka ir tāda iespēja. Tad šobrīd nedzirdīgiem saziņa internetā ir vajadzība numur. Negribētu teikt, ka viens, bet viena no pirmajām vajadzībām gan. Tāpēc ir jādomā, lai iespēja internetā sazināties būtu arī citiem. Lai būtu atbalsts datoru iegādē, interneta pieslēgumam. Es domāju, ka tas nav pārāk daudz prasīts, jo datoru šobrīd ir ļoti daudz, un tie vairs nav ekskluzīvi. Diemžēl, piemēram, Rīgā trūcīgiem cilvēkiem apmaksāt telefona abonēšana, bet ko teiksim, pilnīgi nedzirdīgs cilvēks ar telefonu iesāks? Piemēram, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas namu pārvaldnieks uzliek ziņojumu, zvaniet pa telefonu. Interneta adreses tur nav. Es zinu, ka, piemēram, mājās dzīvo pilnīgi nedzirdīgi cilvēki. Ko lai viņi dara? Vienmēr jāmeklē palīgs. Vai tas ir labi? Lai Rīga būtu ērta, draudzīga un pieejama pilsēta visiem.
Paldies, ka skatījāties raidījumu 3/4. Savus stāstus, jautājumus vai komentārus sūtiet uz video@apeirons.lv. Lai izdodas!